Ko es darīju? Nu, barējās izkāp no autobusa. Man bija izkāp no autobusa, bērns. Es biju tam citu soltē. Paldies, un tas ir Mārupas skolu, godīgs. Man fucking cik. Tā ir Mārupas skola, un tas ir 97. Tur citas redzēju, viņam autobusu speciāli braucot no skolas. Es domāju, gan bērns, piemēram, te ir diezgan turīgs mašīnas. Un, jā, lai tavs bērns aiziet līdz mājām, viss būtu cool, viņi finansē to, ka speciāls autobuss šeit ir, kas uz skoli ir un vispār ir viens. Tas ir Eko, Baltika, vide, zaļais, es biju pie viņa priekšniecības, zinu viņa sekretāri, visu cieņu viņam, kaut es nedabūju tur darbu, tāpēc, ka tomēr kaut kas tur ir. Nu, speciāli jau to izdarīju, bet, nu, nav jau runa par to, ka tu man tagad iedos darbu un samaksās. Tad es redzēju, kā tu saproti un kā tu saproti darbu. Es aiziešu līdz Hercogam, tas ir uz toles, es paprasīšu. Nezinu, viņi man ielaidīs un ielaidīs, es nezinu, bet es uz Mārupē. Tālāk mēs iesim pa turienes, kur es iepērkos pārtiku. Tas būs vairāk cīžas, es nezinu, cik ilgi tas būs tas cīžas. Jā, es īsti nezinu. Jā, bet, nu, es tur par daļām īsākā laikā safilmēšu, nebūtu pārāk garš. Tur cīkiem man šī sveicinās, labdien. Viņi zina, ka esmu gangsters, fucking shit, bet viņi tomēr izturās ar respektu un kultūru. Kaut esmu sliktais, bet viņi izturās ar mani par, jā, no savas vides, jā, kultūrāli. Un tāpēc mēs arī bandīti, gangsteri, viņus neaiztiekam. Mēs saprotam, no kādas pasaules tu nāc, un tur tiešām tev ir tādas lietas, kaut kas tačņu sirgas. Te ir mašīnas, apcik. Bēmbīts! Mēs ejam uz ģimenes restorānu, tas ir Hercogs. Aiziešu viņiem paprasīt uz to. Es viņu ielaidīšu tu bērnu, spēļu istaba ir vēl kaut kāds. Un daudz citas lietas. Pa daļām būs tik saformāts. Pa daļām. Es eju uz to vietu, kur es iepērkos, tas ir Mārupas novads, Dome un vispārējais. Hercogs. Pirmais ir Hercogs. Paskatīsimies, ko viņi mums teiks, ko viņi neteiks. Tur man liekas, ka durvis cieti. Es nezinu, mēs jāapskatās, kas tur ir. Viņam tur ciet vai vaļāja. Tas tā, blē, man baigi stolot vajag. Nu, vien, jā, man vajag baigi stolot, es pat nezinu, ko tur īsti pateikt. Ja, nu, vien, paprasīsim kaut ko. Pins ar pie viņiem ir baigi forši. Jā, paprasīs, viņš stolot var iet iekšā. Tad mēs stolot var iet iekšā. Viņi man atļauj stolas, tu no superstar vari aiziet uz to, paskatīsimies, kā viņi stolotiem. Ko? Zaļā tēma. Baigi, forši, mīši, paldies jums visiem šo pa daļām, tur redzēs, kas notiek. Divas turienes. Ok, visi tagad painām visu čau. Visiem čau. Gājis ar solīju pa daļām tiek filmēts un vispārējais. Pirmais, mums paskatījums kaut kādu māju vēl, es nezinu, viņi ceļās vai viņi jau pabeigti. Man liekas, vēl kaut ko tur taisās. Jā, man liekas, tas ir Mārupas novads, tas ir what the fuck shit. Paskatīsimies ar māju, kas tur ir. Cerams, ka tu dzirdi, ko es tev saku. Tas ir tas turienes. Tur tālāk būs it kā tas turienes viss kaut kas būs uz priekšu redzējis. Es tad negribu uzreiz teikt. Es gribu runāt par šito situāciju, kas tagad notiek. Tur ir lauks. Ja, šeit, kā tu zini, es netālu strādāju. Šitanī te mēnes turīgo rajonu. Es nezinu, viss tā kā sakot, tie bagātie un vispārējais. Nu, tā laikam arī ir. Tas panāk to, ka es strādāju bagātajā rajonā. Jā, un tas ir baigi cool, fucking great, un daudz izplies redzēt viņu arī sapratni, kultūru, mājas, par ko viņi var izvēlēties, ne tikai, tā kā mēs drusciņi, kas mazāk naudas ir, bet arī to, ko viņi izvēlās, ka viņam vairāk naudas ir. Jā, un tā. Tā kā katrs bez saviem līdzekļiem, un kā saka, kā esmu sapratis, kā visi saprot, jebkurā industrijā, kur tu strādā,
Tu saproti, ko tu vari atļauties, ko nē, bet tā, lai baigi forši izskatītos. Paskatīsimies, kas tur ir. Nu, baigi izskatās. Nu, vien baigi, man patīk šitie krūmi. Es atgādīju man sīku par vecētiņu. Mēs atdaisījām krūmus, un mums tur bija baigi forši tā kā paradīze. Māte daba un daudz citas lietas, un wow lietas, starp citu. Labi, tad pa daļām. Tur baigi uz priekšu, man būs jāiet, bet man tad palēnās tur viens kaut kāds lietas, ko mēs redzam, mēs nefilmēsim viņu seju. Ok, mazliet nofilmējām viņu seju, ok, viņi būs slaveni, mēs viņiem ir sīkais, tas ir wow, tas ir marba. No vien, jā. Un tā, tad pēc kaut kāda brīža skatāmies tālāk. Nu, tur sīkiem, bet man nav tāda kamera, lai baigi forši redzētu. Labi, tu tā vismaz redzēsi tās ielas, kur es no algas dienas eju uz veikalu, un tas ir no darba. Darbs ir tādā pusē. Jā, darbs ir tādā pusē, un es eju uz to pusi. Jā, es eju uz to pusi, un katru reizi, es zinu, ka man sanāk augstas dienā aiziet uz ziemu, uz veikalu, pārtika beigusies, es neesmu rītīgi normāli ēdis, beidzot dabū naudu, un tas skrien uz veikalu, un tad drusku nokavēju darbu. Nu, paldies priekšniecībai, ka viņi, tā, neko sevišķi nesaka. Ja, nu, pa naktīm es pastrādājis, arī neko neesmu teicis. Un vispār ir paldies šim novadam. Ja, ka es varu strādāt, es varu būt tāds, kāds esmu. Tu tiešām esi kāds esi, un tu tiešām izpild darbu. Sunīts. Nu, viņš mazliet pamuļķis, ja, viņš ir, jā, tas mazliet dalbējums. Tas mazliet pastūks, bet, nu, ok. Un tā kā uz priekšu vēl kaut kas būs. Ja, tā kā mēs skatāmies, tur vajadzēs tālāk pagriezties, iet uz priekšu. Es parādīšu tikai to daļu, kur pagriežas, un sākās kaut kā tēma, lai tu saprastu, mēram, kur es eju, ko es saprotu, ko es ieraugu, un kāpēc esmu drusiņi savādāks nekā pārējie. Tie, kas nezin vai neatļauj viņiem būt, tāpēc, kad tu dari sūdzības, tu dari nesmuks lietas, un nav runa gluži par naudu, bet ir runa par tavu nesapratumu, tavu darbu. Kā tu izturies pret to visu, tas, kas otram ir ļoti svēts vai ļoti dārgs, ne tikai naudas ziņā. Jā, un tāpēc arī, varbūt tu arī tāpēc, nevis varbūt, bet 100%, tu tāpēc arī neties zināmās vietās. Jā, un tā. Tā nav pirmā reize, un atkal Porsche, šoreiz nevis melnā, bet melnā, nevis baltā krāsā. Jā, Porsche. Iedomājies. Sunīts ir baigi laimīgs. Tu redzēji, sunīts ir baigi laimīgs un vispārējais. Te kaut kas ir bikī, es nezinu, kas tas tāds bikī īsti ir. Es īsti nezinu, kas ir bikī, es tur redzēju vienu šiksīs, kas tur mēnes pusā sēž, bet tur augsts, blēd, labi, ka viņam vēl nekliedz. Bet, nu, labi, tas tā, sievietes, protams. Un tā. Tā kā, viņam to vajag, nevajag, es nezinu. Bet ir ļoti, ļoti kaut kas dārgs. Tas ir gadiem. Kaut kas bijis, audzis un pielietots, man liekas, pareizā veidā un arī finansējumā un arī sapratnē un vispār, kas ir dārgs. Tā ir, nu, bērna kājas, kad es kaut ko mācījies, kaut ko zini, kaut ko ieraugu un tiešām tu saproti tādas lietas, ko pārējie nē, un tāpēc varbūt tev ir tāda iespēja kaut ko parādīt, pastāstīt pārējiem, lai, nu, nezinu, kaut kādā pusā veidot to visu, nevis mīnusā. Tāpēc ir kādiem cilvēkiem, kas atrodas, man liekas, ne tikai garāžā, bet arī mājās. Skatīsimies.
Jā, man liekas, viņam ir garāža, ja, uztaisīt. Jā, tā ir garāža, un te, lai mēs neko neredzētu, tāpēc, ka viņam ir privātā dzīve, nav svarīgi, vai tie ir superstāri, vai arī jebkurā vietā, kādam nepatīk, ka tu lien kaut kur tur, kur nav. Kāds tev var parādīt, pasāstīt, ja tu tiešām vari? Jā, ja tu tiešām vari, ja tu tiešām esi un saprotošs cilvēks, nezinu, televīzija, žurnālisti, filmētāji, blogeri, cilvēki no malas, kam kaut kas patīk, nepatīk vai kaut ko saprot, tā kā mēs to darām, ja? Tas ir, mēs gluži nemēģinām konkurēt ar žurnālistiem, nemēģinām ar TV, ar reklāmas industriju, mārketingu, tur cīņu, bet mēs gribam, mēs dodam tā kā plusu. Ja, mēs dodam tā kā plusu, tā kā bonus tam visam tirgum, tai visai naudai un daudzām citām lietām, kas tiešām ir vajadzīgas. Ja, paskatīsimies vēl mazliet. Ja. Jā, un tam līdzīgs, tā kā, ko tu zāri, šito saprot, tāpēc, ka viņam Ferrari nesā, tas ir dārgs, tas ir koks. Un tā, tālāk mums ir pagrieziens, kur būs atkal pauze, man liekas, vairākās vietās būs pauze, un tālāk vēl viens pagrieziens, kur es eju uz Mārapas novadu uz veikalu. Tā mašīna brauc, maza pauze, un tālāk tu atkal redzēsi. Atceries, man tagad ir Nokia, vai nākotnē man būs Nokia, man viens čiksīt pateiks uz Microsoft pāriet. Man ļoti sāpīgi tas ir, bet, es redzēju jauno Nokijas telefonu, diezgan dārgs, jau 300 pār eiro, bet es skatīšos. Es tiešām skatīšos, un tu zini, ka es esmu pret katru kompāniju jau pīs, mums ir savu pagātni, savus izietais, mums ir wow lietas. Galvenais ir patērētājs, ko viņš izvēlas. Ja, bet neskatāmies, ko superstāri, jo superstāri ne tikai vienā vietā ir reizēm, bet vairākās vietās, jo viņš grib parādīt tiešām labas lietas, un tev ir izvēle, un tavs gājums, un tavs brands, pie kā tu turies kaut vai vienu. Kā man agrāk bija, zināmā tirgu, tikai viens brands, pie kā es turos, un es viņu nesāju visu respektu, ar visu cieņu, arī drēbes no Dānijas, Karalis un Karaliena, no Zviedrijas dažas lietas bija, no Somijas vēl bija, un daudzām citām valstīm, no Anglijas pulkstenis oriģinālais, neskrāpējušies stikls, au! Jā, 50 metru dziļumā var peldēties. Tur, man liekas, viņam būtu pohu tam pulkstenim. Bet, tas tā. Labi, maza pauze, turpināsim tālāk. Par daļām īsumā es tev gribēju vienu māju, es gribēju Twitterī likt iekšā, bet es gribēju parādīt video YouTube un paskatīsimies, ka tā pa māju ir no A līdz Z zvaigznes. Zvaigznes, tas ir nopietni niknas suns, nenāc klāt pie zvaigznēm. Paskatīsimies, kas tur ir. Nopietni, tie nav meli, tās ir zvaigznes. Zvaigznes, un tā ir viņa māja, un tur, kur vajadzētu būt kādam, varbūt arī nē, es nezinu. Pie nākošā krustojuma mēs vēlāk parādīsim arī Maksimu. Maksimu ceļās Mārupē, redzēsim, kas tur notiek, bet pagaidām ir this one. Šīs te zvaigznes. Jā, māja, un kā tu redzi tur tālāk, varbūt tu neredzi, tur būs jāpagriežas uz to pusi, kur tas koks ir. Jā, uz to pusi, un tad tu redzēsi vēlāk Maksimu, kas ceļās, skatīsimies un pārbaudīsim viņu dokumentus, jo šī brīdī, kas ir tie, kas strādā, ja gadījumā, kas tu atbildēs ar savu fucking nāri šī valstī. Paldies! Turpināsim pēc kāda brīža. Mēs esam kaut kur, man liekas, fucking shit. Bet, ok, skatāmies, ko mēs tad daram. Maksims veikals ceļās Mārupē.
Jā, es nezinu, vai tik tālu tu no kameras redzi, bet šeit ir tā vieta, kur es iepērkos, kur es ēdu. Paldies par darbu, par naudu, par visu. Tas ir tas ceļš. Mums pretī būs dome, Mārups dome. Joki mazi, nopietni cilvēki ar sapratni, tomēr kas tas ir un kas tas nav. Šī brīdī mēs varam apskatīties, kā izskatās tas, kas laikam, ja es pareizi atceros, šī būs Maksima. Bet tur tālāk ir paiet priekšā. Tur ir Rimi, te ir top veikals, vai tik daudz vajag vienā vietā, es nezinu. Kētiņš ir, jā, tās mašīnas, diezgan tā, pacēlājs ir. Viss kaut kas ir tolets viss strādniekiem, ja, tur, es nezinu, viņiem tur siltumā ir, kur pārģērties. Nevarāšu pateikt, bet, okei. Te ir tā vieta, kur mēs tojamies, kur es ēdu. Pārsvarēs lielākoties, lai atrodos pēc algas. Tā kā zināt, ka man algas saņem, un es reizēm dabūnu atlaides veikalā. Īpaši algas dienā, avanses dienā, saskrienu šeit. Un paldies top veikalam, paldies Rīmī. Es diezgan par savu naudu, mēs tas nav diezgan liela. Ja, jūs redzēt mājas. Bet es varu paēst tiešām baigi foršās lietas. Paldies viņiem. Eglītes, tā ir doma. Tā ir doma, tas ir Mārupe, tas ir karoks viņam vēl. Tur tālāk mēs redzēsim tās mašīnas, kur mēs ejam, tas ir, tur būs Rīmī. Te ir Mārupas kultūras nams, izrādās. Mašīna brāc, nebrāc man virsū. Jā, tad mēs paskatīsim, tas ir auhu, mēģi reizēm parogas pusē. Jā, tā kā mēs nemelojam kultūras nams, tas ir Mārupas Latvijas Republika. Jā, Daugavs 21, 29 pareizāk sakot. Soliņš koka, karoks, ne tikai Latvijas, bet arī zaļais un Eiropas. Jā, visi trīs. Šitiem kaut ko var paspaidīt. Es īsti nezinu, ko tas nozīmē, tā Mārupe. Nospiediet šeit, paskatīsimies, nospiedām arī Mārupe, kas tur pašvaldība, nospiežam. Ko mēs redzam? Mēs redzam šeit Mārupē, mēs varam paspaidīt pogas. Es nezinu, kā viņam atpakaļ ir. Tur jāspiež, lai aktuāli kaut kas tur, kaut ko mēs redzēsim internetā, es nezinu. Draugiem LV, Twisters, paldies tev. Taisam ciet, come on. Netaisās ciet. Tad nezinu, ko te izdarīt. Projekti. Neko nerāda. Taisam ciet. Nospiedās. Man varbūt tā pliku roku jāņem. Pamēģināsim pliku roku. Aiztaisījās. Turisms, nospiedīsim turismu. Iedomājies, uz tačiņu strādā. Un tu visu redzi, es vēl kā te biju, es vēl īsti neredzēju, kas te ir. Te ir zirgi, man foršā tēma Mārupe. Paldies, tā spiežam, aiztaisim ciet. Jā, taisim ciet. Nu, come on, strādā. Karte. Kas tad? Kartē mēs tur redzēsim, paskatīsim, nospiedam karti. Jānospiež vēlreiz varbūt, spiežam karti, come on. Karti, mēs redzam karti. Nospiedīsim augšā, ciet. Nakšņošana. Nospiedām nakšņošanu. Te ir vieta, kur tu var nonakšņot, ja Mārups tev visu parādīs. Tās ir baigi labās lietas. YouTube viņiem arī, tas ir labi. Turisms viņiem ir. Taisies tiek. Pašvaldība. Spiežam pašvaldību. Ko mēs redzam pašvaldībā? Kartes, vēl kaut kādas lietas. Samakš pašvaldības policija debīli. Davai paspiegosim, kas ir pašvaldības policijā. Sociālie darbinieki, kaut kādas tur adres, telefonu numuru. Klausies, uzrakst viņiem, kaut piezvanas, tu esi bez pastūms, bez aizvarības. Labi iekārtošanas plāns, varbūt kāds kaut ko var ieteikt, tā kā Microsoftam mēs varam ieteikt, ko mēs domājam, ja, un kā mēs strādājam ar programmām. Dzimstraksts nodeļas, negribu precēties tā sieviete man kaitina, godīgi sakot. E-pakalpojumi, kas viņam e-pakalpojumos ir.
publiskie apraksti. Jā, paskatīt, 2007. gads, klausies, 2011. gads, dalājai 2011, ko viņi te darīja? Kaut kādas lietas, 2010, kaut kādi punkti, ej tu nos, šaušalīgi vieta. Viss dokuments var paskatīties, viss ir oficiāli un viss ir kārtībā. Ēdināšana, nospirīsim varbūt ēdināšana. Paskatīsimies, ko viņi var vispār ēst, viņam taču ir ēdamais, viņš mums badā nemērdies. Ir izrādās ēdamais, viņam tu var apskatīties dažādās vietās, sezonas ēdināšanas vietas, ir ēdināšana lidostu Rīga, ko viņa Rīgā dara, es nezinu, bet no Mārupas ir ātrās ēdināšana uzņēmumi, viņiem ir piegādes konditorijas, viņiem daudzas lietas ir labi, tas ir viss, ko es īsti man gribu parādīt, lai pārāk ilgs teksts nebūtu, man taču vajadzēs visu sataisīt turien. Slēdziet ārā! Tas ir, kas tas īsti ir? Mārupes kaut kāda informācija, laikam, ja? Tas ir viens, to cilvēku mēs nerādīsim, ja? To mēs cilvēku arī nerādīsim. Tad vidējais iepērkos par haļāvu, visu laiku man iedod haļāvu, ka man augas dieni. Ja domās, viņi noliek cenas zemāk, lai es rītīgi var sarīties šitiem. Tā ir viena vieta, paskatāmies uz turien, tas ir topiņš un iesim uz to turien. Es aptieklā biju. Tā vietā ir aptiek, tur ir kafēnīca, man liekas, ja nemaldos. Jā, tas ir turienes. Un tā. Iesim uz otru vietu, ir tāktris redzējis apcītu. Te ir tāktris redzēja. Viņi Latvijas taktrisi, viņi arī iepērkās. Jā, tā kā visu laiku apķēstās. Tas ir tas, un visu laiku iepērkās. Jā, es nezinu, vai to maksimumu vajag, mēs ir 2 veikali, mēs maksimumu tur celt. Jā, atceries Latvijas taktrisi iepērkās, jā, tagad ne tikai es. Es domāju, ka man augas dienu iepērkās, Rimi iepērkās. Jā, un mēs ar vienu otru parunājām ar sponsoriem, lai, tas no tā big tirgus. Ja viņai tāda baigā sapratni pa valsti, bērns, ka viņai tur dusmi pasponsorēs. Bet, ok. Kaut kas ir, mēs ejam pamazām uz Rīmī. Britnijas Spears noteikti varēs tādu atkal raudāt. Mēs te nefilmēsim, mēs nofilmēsim turienes. Britnijas Spears atkal var raudāt, tur ir mūzikas instruments, ir ne tikai tavā valstī, bet arī Latvijā. Tā kā to raudāt, atkal raud, vienā raudās. Britnijas Spears, lai raud. Jā. Tā kā, lielās kravu mašīnas. Mārupē viss notiek. Tad mēs ejam uz Rīmī 20 līdz 10. Turienes es pati alkoholu tur nopērku, vēl kaut kādas lietas. Jā, un tad ej apakaļ uz darbu. Uz to pusi, pēc tam pagriežos un ej apakaļ uz darbu un vispārējais. Tā kā no tā. Tā izskatās tā vide, kur es strādāju. Kulturāli cilvēki sapratne, daudz citas lietas. Cilvēks ar mobilo telefonu kaut kam zvana, noteikti lietas kārtojas, kā vienmēr. Un es šitais arī iepērkos. Algzienā un turienes Lāčs, starp citu. Lāču. Un ar to mēs laikam arī pabeigsim tādā vietā, kur es strādāju, un tiešām patīkam cilvēki ar savu kultūru sapratni, kaut es mums sliktais, viņi kultūrā izturās. Ja viņi nav tākais rupeklis, kas lamājas. Viņi savādāk cilvēki ir. Un tā viņi arī izturās no tās vidas, no kurienes viņi nāk. Viņi negrib mums pielaidīties sliktajiem gangsteriem, bandītiem. Ja, tā kā, ja, un mēs tāpēc arī viņus arī respektējam un nešaujam noskatot debīlo pret. Tas tā. Ar to mēs mums foršā čīksīt strādā šodien šeit. Viņi strādā citā vietā, bet tur debīlie strādā, bērns tās niecības, bērns, tāpēc viņi pārliku šeit strādāt. Nu, tur tiešām viņai līmenis ir viņi savādāks un sapratne. Mēs nezinu, vai varēsim nofilmēt, jā, bet viņi tur tagad strādā, tas ir, jā, vispār saprot, mēs kā pret tādām čiksiem izturās. Jā, tu drusīgi padomā, ko tu runā un ko tu dari. Nesmakodīgs. Ja tu sauc par sevi pa Džeklu, stop that. Ok, viss tas mēs arī pabeidzam autobus, 25. līdz šeit nevar atbāt 25. autobus. Viss, čau!